Sveiki, mani mīļie strēlnieki! Paskatīsimies, kas tad gaidāms ir maijā. Maijs solās jums tiešām būt labs, izdevies, enerģijas piepildīts, pašpārliecināts mēnesis. Te ir tik daudz prieka par sevis uzdrīkstēšanās, kaut kā jauna sākums, kaut kāda piedzimšana, kaut kā jauna izdomāšana. Pirmkārt jau tā ir milzīga enerģija, kas ir pienākusi jūsu ķermenī. Tas nozīmē, ka jūs ar šo enerģiju varat darīt jebko. Jūs varat sportot, jūs varat izveidot kādu jaunu hobiju, jaunu biznesu, jaunu projektu, jebko. Galvenais ir paturēt šo te pozitīvismu, prieku par sevi, par tādu pārliecību par sevi. Un ja šī pārliecība par sevi kaut kur mazlietņās ir aprīlī pazudus, tad maijs būs tas, kas jums tā nāks un teiks, no mīļais un mīļā, tu gan māki dažādas lietas izdarīt lieliski. Nu, kas tad darbā sagaidāms? Darbā tāda nenoteikta situācija, gribētu teikt, vai arī situācija, kurā jūs varēsiet izlemt. Jūs varēsiet izlemt pieņemt vienu vai otru, darīt vienu vai otru, vai darīt abus divus kopā, arī to varēs. Ir jāsaprot, cik daudz ir enerģijas, cik daudz ir spēku, un mēs tikko dzirdējām, enerģijas jums ir pietiekami. Tas nozīmē, ka jūs varat paņemt divus projektus, divus gabalus, divus darbiņus, jebko, kas ir darbā saistīts jūsu darbā ar divi, un sāk tos apdomāt, sāk tos pasvārstīt, sāk aprēķināt, sāk padomāt, ko es ar šo varētu iesākt, kā es varētu šeit iesaistīt. Tas ir tikai pats sākums. Tādēļ es saku, kādēļ es varētu tajā iesaistīties, vai kā es varētu to izdarīt, un kā es varētu to noslīpēt. Sliktākajā gadījumā, sliktā kārtas nozīme ir nemēģini nosēdēt uz diviem krēsliem vienlaicīgi. Tātad, ja tu saproti, ka patiesībā enerģija, laiks, resursu, iespējas nav tik daudz, tad uz diviem krēsliem nav vajadzības sēdēt. Te tomēr ir pentakļi, tas jāsaprot, tas ir cilvēks, kas māk aprēķināt naudu un māk aprēķināt savu spēku. Tātad resursu izvērtēšana ir ļoti svarīga. Un privātā dzīve. Privātā dzīve saistās ar kaut kādu ceļojumu, ja? Nenoliedzami jūsu ģimenes dzīvi ietekmēs ceļojums, vai nu jūs dosieties kaut kur uz ārzemēm, vai jūs dosieties kādā šeit pat mūsmāju ceļojumā, bet tas ir nepieciešams. Tas ir nepieciešams mazliet, lai jūs tā kā nomainītu to vietu, nomainītu vidu, nomainītu komunikāciju, kāda jums pašlaik ir tajā vietā, kur jūs atrodaties. Nu, tas ir tā kā mazlietiņās atstāt savas telpas un doties kaut kur citur. Un jūs jau zināt, ka vienmēr komunikācija un sajūtas un kopā būšana pavisam savādāk ir mājās un pavisam savādāk, piemēram, viesnīcā, ārzemēs, viesunamā, jebkur, kur tu esi devies. Ja? Tad atstājiet to telpu, kur jūs pašlaik esat, un dodaties mazā izbraucienā. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, 6 zobenu kārts var runāt par to, ka jums vajadzētu pameklēt to partneri kaut kur ceļā, ceļojumā, braucienā, pārbraucienā, pāri upei, pāri Lamanšam, nu kaut kādās tādās vietās. Ja? Tas ir saistīts ar ceļu, pārvietošanos un izvēles izdarīšanu. Nu, lieliski jaunumu, strēlnieki!